Kā nekad nezaudēt naudu kripto projektos vai kripto platformās. Nosaukums, protams, šim te video ir ļoti, ļoti intriģējošs. Es ļoti ceru, ka jūs tas ieinteresēja. Bet es mums gribu parādīt mazliet aiz priekšskara. Tātad kriptomānija ir vairāk nekā tikai YouTube kanāls, vairāk nekā tikai Facebook, jā, ar mūsu, kā saka, anonīmo personālu aiz tā. Tāpēc gribu jums mazliet šodien dot nedaudz ieskici, kas vēl notiek. Tātad bez tā, ka mums ir šī te bezmaksas kopiena, bezmaksas lielā grupa, kriptomānijas grupa, jā, mums ir arī šī te grupa, kas saucās Kripto uzrāviens 2.0. Un faktiski šajā te grupā mums ir pavisam neliels cilvēku skaits, kuri ar mums kopā dzīvo šo kripto dzīvi. Mēs tiekamies reizi nedēļā dzīvajā Zoom webinārā un analizējam dažādus projektus, dažādas veiksmes un neveiksmes stāstus. Un faktiski gribēju jums pastāstīt, ja kāds no jums vēl grib nokļūt šajā grupā, kāds ir šis te ceļš. Ceļš ir tātad nāk kriptomānija.lv. Sākas viss ar pirmajiem soļiem, tātad mums šeit ir kursi, pirmie soļi vai nu caur šo online klasi, vai caur šo te semināru. Seminārs, starp citu, ir tuliņ martā notiks. Ja mums ir ļoti ierobežots cilvēku skaits, cik uz šo semināru var būt. Tā kā šis ir tas ieejas vai, kā saka, durvju atvēršanas princips, kādā veidā jūs varat nonākt tajā grupā. Ja? Tikai tie, kas ir izgājuši šos te pirmos soļus vai online vai klātienes seminārā, tikai tiem ir iespēja tālāk jau pievienoties šajā kripto uzrāvienā. Ja? Nu, tāds ir tas ieskats. Tagad es jums došu iespēju paklausīties mazu izvilkumu no vakardienas mūsu Zoom sazvana, kur mēs runājām par to, kādā veidā kripto nezaudēt tātad šo te naudu vai pēc kādas stratēģijas mēs iziesim uz kaut kādām šīm te augsta riska tā kā monētām. Ja? Tā kā klausieties, izlemiet, ko jūs gribat darīt, un tiekamies pirmajos soļos, vai nu klātienē, vai nu online. Klātienes seminārs, protams, ir unikāla lieta, ja? Neviens to nevar aizvietot, šī sajūta, tikšanās, kā saka, acīs skatīties un mācīties kopā, ja? Kas der gan jauniem, gan veciem, gan pieredzējušiem, gan nepieredzējušiem. Tāpēc tas ir labi, tad klausamies, kā nezaudēt naudu. Monētām, kurā mēs te skatījāmies arī diezgan kriptomānijām, bija PPVP, vai kā viņš te saucās, ja? Tātad, lūk, tajā brīdī ir liels piemērs, tieši uz šo te grafiku skatoties, tātad, ko jūs gribat zināt par šiem te grafikiem, kādā veidā, mēs viņus priekš saviem, teiksim, tādiem vienkāršiem vārdiem analizējam no šī, ko es jums tikko izstāstīju viedokļu. Ja? Viena svarīga lieta, kas jums jāsaprot, tiem, kas padziļināti mācīsies vai mācās trading, jūs mācīsieties tehnisko analīzi tur un citas lietas, ja, kas palīdz noteikt tirgus kaut kādu virzību. Vai pēc jūsu kaut kādiem atlasītiem kritērijiem jums liksies, vai notiks tātad kārtēji augšupslīde vai lejupslīde, ja, tādā veidā. Bet šajos mīmkoinos, kamēr viņi ir tikai tā kā pašā sākumā, pavisam savādāk ir šī te noteikšana. Tad kamēr nav noticis šis te, saucamais vilnis un kaut kādā veidā tā pirkšana, pārdošana, ieelpa, izelpa, ko mēs saucam, ja, mēs principā varam tikai minēt, kur teiksim, šī te valūta dosies. Ja. Līdz ar to vairākas lietas, uz ko vajadzētu jums skatīties. Pirmkārt, tad, kad jūs vispār piedalāties šajos te, pirmspārdošanas projektos, vajag vienmēr apskatīties, tātad šeit. Kāpēc man patīk personīgi šie te, un kāpēc mēs viņus vairāk rādām arī savā kanālā? Tāpēc, kad jūs parasti varat redzēt, tātad, cik daudz investoru piedalās no tā viedokļa, cik daudz kapitāls ir ieinvestēts šajā te projektā. Ja? Un, protams, šajā gadījumā šāds te VP tokens, kam ir 70 miljoni ieinvestēti, ja? Tas nozīmē, ka principā tie gaidīšanas svētki ir, tie gaidītāji ir ļoti daudz. Jā, jūs jau zināt, ka nav noslēpums, ka, piemēram, šo te pirmspārdošanas tokenu gadījumā lielākā daļa dalībnieku ir vai nu pilnīgā iesācēji, neprofesionāli, vai, teiksim, tādi, kas, grib noķert kaut kādu haļavu. Viņiem nav nekāds padziļināts zināšanas par un ap kripto. Tā ir lielākā daļa, tomēr, teiksim, 97% cilvēki, kas piedalās šajos pasākumos. Līdz ar to viņiem ir tikai divas domas galvā. Tad pirmais, es gribu nopirkt pēc iespējas ātrāk, un es gribu pārdot pēc iespējas ātrāk. Ja? Tas nozīmē, ka faktiski mums šajā te brīdī, kamēr notiek šī te, projekta attīstība, ir milzums daudz ar šiem te cilvēkiem, kas ir gatavi uzreiz pārdot, tad ķert šo te pēļņu. Un, ja jūs
neesat pirmo dienu kripto vai neesat pirmo dienu šeit, un esat kaut kādiem šiem projektiem sekojuši līdzi, jūs redzēsiet, ir kaut kāds patterns, ja tā latviski patterns vai ceļš, kurš atkārtojas. Principā viņš atkārtojas atkal un atkal un atkal un atkal un atkal. Ja? Un, tas ir iemesls, kāpēc mēs balansējam šo te aktīvo un agresīvo un augsta riska portfolio, tieši tāpēc pārējos, ja, sadalot šo riska kapitālu par daudziem šiem te projektiem. Lai vienkāršiem vārdiem izskaties, atgriežoties atpakaļ, uz ko mēs skatāmies, tad es jums parādīšu vienkārši dažas lietas, uz ko mēs skatāmies. Tad pirmkārt, mēs skatāmies, ka tad, kad šis tokens iznāk, tātad šo te kvadrātiņu, kur rakstīts likviditāte, ja? Tātad cik daudz naudas, likvīdas naudas šobrīd vispār apgrozās šī te pāra tokena ietvaros. Ja? Tu pastāstīšu, kāpēc tas ir svarīgs. Nākamā lieta ir šis te apjoms, kas ir noticis pēdējās 24 stundās. Tātad, ja 24 stundas nav pagājušas, ja, tad šis apjoms būs tikai kaut kāds, teiksim, vēsturisks skaitlis. Un viens no svarīgākajiem aspektiem, uz ko mēs skatāmies, ir šis te market cap, jeb kopējā esošā tirgus vērtība dotajā brīdī. Un te ir divi tādi svarīgi faktori. Es mēģinu pieturēties pie ļoti vienkāršiem vārdiem, lai kurš no jums to saprast, ja? Nerunātu par fundamentālu analīzi un visām pārējām lietām. Tad šeit apskatāmies vienu lietu. Tad projekts savāc 70 miljonus. Forši, pareizi projektam. Liekas, tik būs, tik es smelšu, tikai man būs pilns kabats, vairāk nekas nebūs jādara, ja? Un šis būs viens no tiem atkal laimīgiem projektiem, un cik forši, ka es piedalījos pašā sākumā. Atcerēsimies arī otru lietu, ka tieši tāpat kā jūs sekojat šim te projektam līdz, daudz citi to dara. Mēs tikko noskaidrojam, 97% tieši to arī gaida, kad būs baigās šāviens uz augšu un tā tālāk, ja? Bet arī šie projekta autori, viņi jau nav vakarējie. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, tad, kad jūs veicat šo analīzi, par ko mēs runājam otrajā nedēļā, ir apskatīties, ja? Light paper, white paper, kāds vispār ir šī te projekta mērķis. Ja? Jo atcerieties, PP & Chain bija šis foršais otrais pielikums šim te projektam, kur viņi izlaiž šo te meme-coin radīšanas platformu, ja? Kas bija principā tā kā, otrais solis ir tajā visā aprakstā, ja? Tādā veidā, lai to mēs varam skatīties šo principā bišķi iedziļināties, ja? Nevis vienkārši tā, okay, kas tur notika un tagad iznāca, un es jau šodien skatījos mūsu grupā aprakstā tur, kāds bija komentējis, ka jā, baigi žēl, tur nekas nenotiek, un tā tālāk. Šis ir iemesls, varbūt, kāpēc arī Dācis man paprasīja, lai es bišķiņ vairāk pastāstu, kā vienkārši pāanalizēt šos te projektus priekš sevīm. Ja? Un tā doma ir tāda, ka, ja es saprotu, ka projektā ir savākt 70 miljoni un dotajā brīdī kopējā tirgus vērtība, pēc market cap ir tikai 25 miljoni un likviditāte ir tikai 1,49 miljoni, tas nozīmē, ka projekta autori tur ļoti lielu kapitālu rezervē. Kāds tam varētu būt iemesls? Iemesls ir ļoti vienkāršs. Tātad kaut kur mūsu mācībās mēs runājam par šiem te terminiem, ko mēs saucam par dimanta rokām, papīra rokām, ja, un tā tālāk. Tad dimanta rokas tiek tur ilgi un ilgtermiņā, kā piemēram Bitcoin, jūs iepērkat, jūs tirgat nekad nepārdod pie kā. Šajā gadījumā tātad mērķis visdrīzāk šo projektu autoru mērķis, ja viņi šo projektu attīstīs ilgtermiņā, vai ja te ir, teiksim, ja jūs lasat light paper un jūs skatāties, ok, projekts nav tikai tur kaut kāds mīms, bet viņi grib tiešām kaut ko arī ar to projektu darīt tālāk. Kaut vai tas ir uz papīra, kaut vai tas ir šobrīd teorētiski, un viņi ir savākuši 70 miljonus, ja, un viņi grib šo, teiksim, attīstīt. Tas visdrīzāk būs tieši tā, ka sākotnējā likviditāte, sākotnējais kapitāls būs mazs. Tieši tas ir pamatojums šeit gadījumā. Ja jūs varat arī apskatīties šos tirdzniecības momentus, kas šeit parādās. Apakšā pirkt pārdošana, te vēl malā var aiziet un apskatīties no uzlikt datumu, no kura uz kuru, ja, un visādas citādas lietas. Ja šobrīd cena ir tātad 3 reizes zem tās cenas, pa ko pirms mēs paši viņu iepirkām, ja, un listings, manuprāt, šeit nevar redzēt CoinMarketCapā listingu, man liekas, listingu var redzēt šeit zem Uniswap, kur bija, viņi principā nolistoja viņu pa to cenu, par ko mēs nopirkām, un pēc tam notika tieši tas, kas notika. Ja, tātad, principā, šī bija tā pirmās stundas svecē, ja, kur visi sāk pārdot, un viņš ir aizgājis uz leju. Līdz ar to, un tas ir tikai, teiksim, tāds ārējs un ļoti viegla analīze, ja. Ja jūsu stratēģijā ietilpst nedaudz to, kad uz agresīvā, uz lielā, uz šim te, kā sakām, lielajām, uz agresīvajām un augsta riska monētām, jums ir, nezinu, piemēram, 50%, teiksim, tas sāpes slieksnis, ja, tad principā dotajā brīdī es nepārdodu, un es gaidu šo otru elpu. Kāds bija no kolēģiem ierakstījis arī, protams, kad gaidām
citu listingu, tātad bez tā, ka viņš tiek, šīs monētas tiek izliktas šajos te deksos, decentralizētajās biržās, mēs gaidām arī ceksos. Jā, viņš parādījās tur Meks kaut kādā mistiskajā sadaļā, ja, ko neviens nezina, bet pa lielam gaidām to otru elpu. Nezinu, cik no jums piedalās šajā projektā, šis ir vienkārši, teiksim, tas veids, kā ļoti strauji un ātri panalizēt kaut kādu monētu, ja, tad nevajag pārāk, tā kā, nu, pat dziļi, tā kā daudz dziļāk, tā kā iedziļināties, es uzmetu acis uz grafikiem, es saskatos, kas notika, protams, es šeit nepārdevu pa nulēm. Tas nozīmē, ka man viņš ir mīnusā. Mīnusā viņš man ir dotajā brīdī pie nosacījuma, kad es nopirku pašās beigās. Ja es nopirku agri, tad man ir uzkrājušās arī tātad šīs te monētas, kas ir nosīti staking rewards, kuras es varēšu izmantot, pēc 7 dienas būs pagājušas. Ja? Un tādā te veidā es salieku šos te pāris ciparus to pie skaļiem un es pieņemu, teiksim, ātri lēmumu. Ok, šajā brīdī es negribu pārdot. Jā, es apzinos risku, ka viņš var iet vēl zemāk un atgriezties, bet no iepriekšējām pieredzēm, cik mums daudz tās monētas ir bijušas, mēs esam piedzīvojuši to, ka šīs te monētas ar kaut kādu nosacīto lielo finanšu kapitālu piesaistīto ne tikai atkopjās, bet saņem šo tā kā otro vilni. Ja? Tā kā nu mēs šādā brīdā paskatāmies, izanalizējam, atskatāmies šos te ciparus, atskatāmies, kas ir noticis, palasām vēlreiz tur, nezinu, kaut kādus tur aprakstus, pārbaudām visus sociālos mēdījus, kas šeit ir Twitters un Telegram, kur notiek informācija, kur notiek kaut kādas citas ziņas, ja? Un tādā veidā būtiski 5 minūtēs varam pieņemt lēmumu par to, ko tad īsti darīt. Ja? Protams, 5 minūtes šeit uz grafika izskatās dažādi. Ja? Un, kā jūs zināt, lielākā daļa neprofesionāli tātad šo te tirgotāju vai tie, kas cerēja tur, nezinu, tur 5-kāršot, 10-kāršot savus monētas. Viņus ir pārdevuši kaut kur šeit. Ja? Tā ir tikai maza daļa. Dalībnieki bieži vien uzdod papildus jautājumus, mēs viņus analizējam. Tas viss notiek ar ieslēgtu kameru, visi saslēdzamies kopā. Mums ir tāds foršs tā kā tusiņš, stundas līdz 2 stundu garumā, reizi nedēļā un tā tālāk. Bet, kā jau minēju, visu soli pa solim. Lai nokļūtu šajā te pasākumā, ja jums ir interesi, tad jāsāk ar pirmiem soļiem kriptovalūtās. Jā, un gribu jums uzreiz pateikt, ja jums liekas, ka jūs daudz zinat, tas ir forši. Daudzi, kas ir atnākuši ar šo te pasākumu, pagājušajā gadā mums bija 4 šādi semināri, tika visi izpārdot iepriekš. Jā, atzinās, ka pat ja viņiem likās, ka viņi daudz ko zināja, šis viss sakārtoja visas lietas pa plauktiem, lai varētu jau droši iet tālāk kriptotirgos un attīstīt sevi. Un, protams, šādos pasākumos mums ir krietni labāki dīli, kā saka, jā, priekš tiem, kas grib tālāk mums sadarboties. Ja? Mēs pelnām paši kripto, mēs nepelnām ar kursiem. Šis viss pasākums ir tāds, kas mums ļauj dot atpakaļ mazliet community, satikties ar cilvēkiem. Un, tā ir tāda mūsu misija šeit šobrīd, ko mēs darām 6 gadu laikā. Tā kā, hei, būšu priecīgs, ja izvēlēsieties mums pievienoties pirmajiem soļiem 22. martā klātienē. Biļetes var iegādāties šeit, vietu skaits ir ierobežots, tā kā nekavēties. Pagaidām, čau!